Dienvidkurzemes novada turisma centrs septembra vidū, kā jau ierasts, atpūtas bāzē Ods kopā pulcē dabas un piedzīvojumu cienītājus turisma festivālā Bārtas rudens. Tas aizsācies pirms 11 gadiem kā ūdens turisma čempionāts, taču gadu gaitā izaudzis par jaudīgu pasākumu, kurā piedalās gan laivotāji un supotāji, gan orientieristi un pārgājienu cienītāji, gan MTB velobraucēji. Ja līdz šim iepriekšējos gadus festivālu Bārtas rudens lutināja vasarīgas silts un saulains laiks, tad šoreiz gan lietus gāž kā ar spaiņiem. Taču tas nebūtu nemazina dalībnieku optimismu un vēlmi piedalīties. Un kā jau īstiem turistiem tīrais sniegs ir arī pielijušais dubļainais ceļa posms uz laivu nobrauciena startu, kurš visdrošāk mērojams kājām. Mēs esam laivu startā. Šogad mums iet 11. gads vispār festivālam, bet laivotāji šķiet ir, man gribas teikt 9. bet es varu samānīties. Bet šogad pieteikumu skaits mums bija ļoti liels. Mēs jau sākām baidīties, vai mums pietiks laivas visur. Kopā mums pieteicās ap 67 komandām, bet, protams, ņemot vērā to, ka šobrīd ir atklāta slimošanas sezona un vispārējais. Tas ir nobijies no laikapstākļiem tomēr, bet laikapstākļi jau nav svarīgākais. Svarīgākais ir kompānija, apģērbs un mācēt izgrozīt laiku. Tad redzēsim, cik tad beigās ieies upē. Uši, kāds ir noskaņojums? Ļoti labs. Un arvien labāks paliek. Nopietnu lietas jūs galīgi netraucē. Kādas lietas jūs redzat vispār lietu? Nē, zem kokiem lietus nav. Tieši tā. Mēs vispār nemanam lietu. No kurienes jūs esat? No Liepājas. Kuro gadu jau piedalīties? Pirmo. Es konkrēti pirmo. Ceturtais vai? Nē, 4, man liekas, 4 gadi. Man būs 3 gadi. Kas ir tas foršais te? Visi kopā būšam. Mēs esam kolēģi, tā kā darbā sēžam katru dienu, redzam praktiski gandrīz visus. Sejā ir attālināti darbinieki mums, kas strādā. Tāpēc šī ir lieliski iespēja pabūt arī dabā kopā pie upes. Speciāli gatavojušās? Jā, mums ir svārki. Super. Jā. Mums ir skaists spalvu parūks, bet viņš šobrīd ir somā, jo spalvas izlīst. Mēs esam Rozā Panters. Mūsu Žaks Klūno inspektors brauc vēl. Bet jūs ne pirmo gadu droši ar piedalīties? Nē, mēs jau, kādu 3, 4 cenšamies katru gadu. Jā. No kurienes jūs esat? No Aizpuces. Lietas jūs nenobiedēja? Bišķi nobiedēja, bet tā kā bija plānots, ko tur baigi atcels. Pirmo reizi vispār laivos iet pa Bārtu? Jā. Kaut kāds mazāks upītis braukt, bet tāda mierīgā laikam, ka nav braukt. Tas ir jauna pieredze, jauns piedzīvojums. Jā, protams, no šitāda laikapstākļa. Jānik, tu pirmo reizi brauks tie laivu? Jā. Bailes nav? Nē. Peldēt proti? Jā. Tad jau viss kārtībā. Jā, es braucu sēdējis, bet šitādā... Labi, tu arī esi komanda. Mēs esam komanda. Mēs esam niknie vilki. Mums traki, tā kā viņš izdomāja? Trakie vilki? Trakie vilki vai ne? Jā, mums ir visiem 3 krekliņu vilki. Bet, Kāpēc vilki? Viņš izdomāja. Laivotājiem par Rāmu un Gleznaino Bārtas upi jāmēro 16 km nobrauciens, mazliet īsākā distancē. Pa Bārtu slīdēs supotāji. Supotāji ir jau 3. gadu supotāji, bet šogad supotāji ir saņēmušies, un šogad supotāji, vajadzētu ieiet tā kā 21. Bet kaut kas arī esot jau mazliet sabijies, man galvenā tiesneses Sarmīte ziņoja, tā kā laikapstākļi mazliet baida, cevišķi ir bērni. Tad ir sabijušies, tā kā vecāki, ka nedabū vēl to šņurpi lielākā nekā skola tikko sākusies. Bet te jau var redzēt, ka cilvēki ar stāžu, te jau vairāk kārtīgi. Jā, te jau visi tā kā ģimene, kā es saku, mums jau ir kā izpēdo ģimene, laivotāju ģimenes un māju kafejnīcu ģimenes. Tad tas viss ir apvienots arī festivālā, un man ir vienmēr ļoti, ļoti liels prieks viņus visus šeit redzēt, jo viņi ir tik pozitīvi. Tā gaisotne uzreiz ir tāda svētka un priecīgā, un ja no rīta es braucu mašīnā un šķendējos par laiku un visu, bet tagad viņus ieraugot, ka viņi atkal visi smaida, viņi atkal visi ir gatavi doties upē vai pārgājienā vai kur, un super. Kā tu raksturotu supošanu, kas tas ir? Ļoti labi, brīvi pavadīts laiks, sevi izbaudīt laivā. Tu varbūt tā neizbaudi, kā tu izbaudi uz subdēļa. Tā ir būt tikai pašam par sevi. Tev nav neviens, kas tev var palīdzēt pārvarēt šķēršļus, būt dabā un īstenībā tikai ar sevi baudīt. Vienkārši jābauda daba.
ne tikai ar laivām, bet arī ar šādiem subdēļiem. To var darīt ļoti labi. Un ar laivām varbūt netiek tur, kur tiek ar dēļiem. Pirmoreiz piedalies šajā bārtas rudenī? Jā. Bet ar supošanu cik sen nodarbojas? Nu, šīs vasaras sāk. Mēs pagājušajā nedēļā nobraucām 13. Kur? Paezāru. Liepājā. Ir noskaņojums? Fantastisks. Tu pirmoreiz piedalies? Jā. Cik sen esi varbūt trenējies speciāli? Nē, amatieris. Cik sen vispār brauca dēli? 2 gadi. Kā tu izdomāji, ka jāpiedalās šīs sacensības? Sieva pierunāja. Ko tā sieva ir? Sieva nāca šurp, stāsti nu gan. Kāpēc tu tā liki vīram piedalīties šādās sacensībās un nodarboties ar supošanu? Tāpēc, ka es pat izdomāju kaut kādu 4 gadus atpakaļ. Sāk uz supu skolu Liepājas. Un tā viņš man nopirka supdēli. Un pēc tam es tā regulāri. Tu viņu tā ievilīdāli visā pasākumā. Tāpēc, ka... Bet es zinu, jūs būs tādas sacensības savstarpēji abiem diviem, tā kā konkurenti. Nu, viņam labāks sups, man nav tik labs. Tev lielāka pieredze. Vienīgais. Kamēr laivotāji un supotāji draugu un ģimenes lokā devušies dabas skaistuma baudīšanā Bārtas upē, tikmēr atpūtas bāzē Ods norisinās vēl citas aktivitātes. Un kā jau ierasts festivālā Bārtas rudens, ir īstā vieta un laiks Latvijas ūdens tūristu čempionātam, kad savā veiklībā mērojas visu paudžu ūdens tūristi. Neraugoties uz cerībām par kādu saules staru vai vismaz gaišāku debesu malu, lietus nebeidz beigties un iespējams, ka tam par iemeslu ir pavisam īstā, krāsainā un cēlā Bārtas rudens klātbūtne. Nu, es esmu rudens. Es esmu tiešām rudens, kas ir ieradies Bārtā, un šeit jūs varat satikt tiešām Bārtas rudeni. Šogad daudzi sūdzējās, es gāju visu rudens sākumu, kopš 1. septembra īstenībā jau, sēnes mežā nav, vajag lietu. Es sagādāju, še ir daudz, un tagad nesūdzieties. Turisma festivāla Bārtas rudens dalībnieki ir paši labākie un arī paši izturīgākie. To droši var apgalvot arī par riteņbraucējiem, kuri pulcējušies uz Dienvidkurzemes novada MTB velokrosa čempionāta noslēdzošo posmu. Taču vispirms, kā jau ierasts, startē dibdapu braucēji. Katrs sākums taču ir niecīgs, un kas zina, varbūt kāds no mazajiem ķipariem dienās būs nākamais olimpietis. Ernest, cik tev gadu? Cik tas ir? Šiti? 2? 3 gadi, jā? Nu, mamma varbūt var pastāstīt. No kurienes jūs esat? Grobiņas. Pat no Grobiņas. Speciāli esat trenējušies? Nu, tā šogad sanāk, jā. Bet esat piedalījušies jau sacensībās? Jā, šajās, kas ir apkārt pa Dienvidkurzem, jā. Kā ir veicies? Labi, katru reizi ar medaļu. MTB velokrosā notiek spraigas sacensības 14 dažādās vecuma grupās, jauniešiem, sievietēm un vīriešiem. Arī trases garums un sarežģītība atšķirīgi, taču visus vieno sportiskais gars. Dubļains ir. Un tad, kad ir dubļi, tad jāpiedalās obligāti ir. Tas pats labākais. Nu, tu jau esi pieredzējis daudz ko. Nu, jā. Nu, sieva arī, viņai arī patīk dubļi, ne? Cik tu sen jau brauc? Kādu laiku, kopš viņš piedzimis, principā neesmu braukusi. Šī pirmā sezona tāda, ka es bišķiņ vairāk pabraucu. Jā, un kā tad veicās dēlam? Kā izskatās, kā tev šķiet? Nu, šogad labi, mēs pirmoreiz šogad uz riteni uzkāpām.
Un tā, lai brauc gonkās tā kārtīgi. Nu tā, ir labi. Viņu arī trenē? Mēs viņam ļaujam tā brīvi. Viņam arī futbols patīk, un tad mēs nespiežam. Bet, bieži sanāk braukt ar riteni, jā. Jo tētis brauc visur, viņš brauc līdzi, viņam pienākums ir braukt. Uz dārziņu arī mēs viņam ar riteni. Uz dārziņu, uz treniņiem, visur. Uz treniņiem, uz veikalu. Un ar uz lielajām sacensībām jābrauc ir. Tā, Tad jau drīz arī nākotnē brauc uz lielām sacensībām. Jā, viņam jau nav izvēles, vienkārši ir jābūt tur. Visi brauc tur ir jābūt. Mazais čempions, pasaka, kā tevi sauc? Kurts. Un cik tev ir gadu? 5. 5 gadi. Kā tev šodien patika braukt? Labi. Bija labi, jā? Medaļa, pirmā medaļa, ne? Visiem ir. Kā tev pašam gāja, kā reicies kādā sacensībās esi bijis? Te šeit Dienkurzemē, ten sanāca tā, ka ir šobrīd līderis, ir jau nodrošināts kopvērtējums. Šodien tikai tā forma dubļi priekam. Bet tā viss kaut kur pabrauc, tā jau grūti pateikt, kā iet. Polijā tev gāja. Jā, Polijā gāja, Polijas daudz dienas bija tādi sudetī, tādas ļoti smagas gonkas. Tur sanāca uzvarēt. Ne tikai sportiski un azartiski aizrit turisma festivāls Bārtas rudens, bet arī radoši. Piemēram, laivotājiem, supotājiem nākas sacensties par lielāko ziepju burbuli. Kur ir tas noslēpums? Kā var uzpūst to garo burbuli? Pacietība. Es domāju, ka daudz laivotāji, īpaši arī tie, kas ir ar makšķerēšanu saistīti, pacietība pārzina un pārvalda labāk kā jebkurš cits. Jo reizēm šim te lielajam ziepju burbulim vajadzīgs ir tikai neliela vēja plūsmiņa. Un arī tāpat noteikti laivotājiem un supotājiem vējš no pareizās puses un pareizajā spēkā ir pati panākuma atslēga. Tāpat arī ziepju burbulim. Turisma festivāls Bārtas rudens sev pierādījis kā labu un noturīgu tradīciju, kas visus aktīvās atpūtas cienītājus nākamgad atkal aicinās uz Bārtas krastiem Dienvidkurzemē.